Drīz pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā mūs kā advokātu darba galdus papildināja jauna veida krimināllietas – sankciju pārkāpumi. Sankcijas var būt dažādas, un arī pārkāpumi ir dažādi. Mūsu ikdienā mēs esam sastapušies ar tipiskiem gadījumiem, kad pāri Eiropas Savienības muitas robežai tiek vestas dažādas preces, kur vērtējuma jautājums no muitas iestāžu skatu punkta ir, vai prece ir vai nav iekļauta sankciju sarakstā. Mūsu pieredzē vērtējuma priekšmeti ir bijuši dažādi. Būvniecības tehnikā izmantojams krāsojamais papīrs, lauksaimniecības tehnikas aprīkojums, svēršanas iekārtas, vannas istaba aprīkojums, dažādi naftas produkti. Tipiski klienti šajās lietās ir preču importētāji un eksportētāji gan Latvijas, gan ārvalstu uzņēmumi. Esam gandarīti, ka vairākās krimināllietās mums ir izdevies sasniegt klientam labvēlīgu rezultātu. Tas ir izdevies 2 virzienu darba rezultātā. Pirmkārt, pārliecinot, ka nevienam nav bijis nodoms izdarīt sankciju likuma pārkāpumu. Otrkārt, pārliecinot, ka muitas iestādes ir kļūdījušās savos vērtējumos, attiecīgi klasificējot preci kā sankciju sarakstā iekļaut preci. Lai arī vairākas lietas ir noslēgušās ar klientiem labvēlīgu rezultātu, nevar neņemt vērā, ka tās visas pavada virkni negatīvu aspektu. Minēšu dažas no tiem. Pirmkārt, tad, kad persona tiek iesaistīta krimināla procesā, tas neatgriezeniski rada ietekmi uz ikdienu. Tostarp tiek paaugstināti reputācijas riski. Otrkārt, jāņem vērā, ka tas no klienta prasa ievērojams finanšu un laika resursus. Ja klients pats neieguldīsies šāda veida lietā, ticamākais, ka drīz vien lietas rezultāts būs izmeklētāja versijas apstiprināšanās un attiecīgi priekšmeta konfiskācija. Pirmkārt, nevajag paļauties uz daudzu gadu pieredzi, uz to, kā vairākus gadus tika transportētas, klasificētas preces un neradīja problēmas. Tas, ka tas iepriekš neradīja problēmu, nenozīmē, ka tagad tas atbilst esošajai tiesiskai faktiskai situācijai. Otrkārt, ir jāsako līdz savai iekšējai risku vadības sistēmai. Ir jābūt pārliecinātiem, ka tā ne tikai ir, bet ka to saprot un ka tā ikdienā tiek patiesi piemērota. Ir jābūt pārliecinātiem, ka šaubu situācijā būs zināms, kam un kāds lēmums ir jāpieņem, lai novērstu sankciju pārkāpumu iespējamību. Lai preventīvi mazinātu pārkāpumu riskus, kā arī kriminālu procesu situācijās sekmīgi aizstāvēt savas tiesības un intereses, ierosinam saulaicīgi vērsties pie muitas un krimināltiesību ekspertiem.